Sveiks, mīļās klausītājas! Laipni lūdzam raidierakstā Sirdstraucenes, un šajā reizē jūs dzirdēsiet otro daļu sarunai ar uzturu zinātnieci un speciālisti Gitu Ignaci par sievietes organismu un uzturu. Un emocionāla ēšana arī man ir ļoti mīļa tēma, jo, manuprāt, arī ļoti daudz sievietes ar to cīnās, un ļoti daudz kristietis ar to cīnās, un tas ir, manuprāt, daudz aktuālāk nekā mēs domājam, un tā kā es bišķiņ redzu to realitāti, tad mums par šīm lietām tiešām ir jārunā daudz vairāk, jo pat ja mēs ticam Dievam, dažreiz mēs nezinām, ko ar to emociju darīt, ko ar to dusmu darīt, ja? Ko ar to stresu darīt. Un cilvēks jau grib sev palīdzēt vienkārši, un un tīpaši tas kaut kā sievietes, kaut gan vīrieši arī viņi pārādās, lai nejustu kaut kādas emocijas, un tur arī ir vesela lekcija, ko man stāstīt, bet, vārdu sakot, tā arī ir lieta, kas mums tā kā jāsadziedē. Jo ne jau tu esi slikta, kad tu esi iemācījusies, tas bieži vien pat no bērnības notiek, ka tu nezini, tev neviens neiemācīja, ko ar to stresu darīt, ko ar tām dusmām darīt, un tu vienkārši, lai sev palīdzētu, lai sev nomierinātu, lai vispār funkcionētu, tu apēd to. Un tu apēd kūkas pa daudz vai tos makarons pa daudz, tev pacēlās dopamīns, tu bišķiņ labāk jūties, bet vienkārši ir jāpastudē un ir šī lietiņa, kaut kādā mirklī, kad tu esi gatava ar to pastrādāt, ir jāsadziedē un jāsakārto, lai ilgtermiņā, sievietei sakārtotās tās attiecības ar ēdienu. Jo emocionālā ēšana ir arī biežākais iemesls, kāpēc sieviete ir ar lieko svaru un aptaukošanos, un viņa var sēdēt uz kādām diētām. Ja viņa nesakārto savu emocionālo ēšanu, tad viņai tas nāks atpakaļ. Ja jau sakne ir emocionāla ēšana, tu nezini, ko ar emociju citādāk darīt. Ja tu viņai aizbāz muticenti ar ēdienu, ja tu neiemācies, ko tad ar viņu darīt, un tu visu laiku viņu slēpi zem tepiķīša ar to ēdienu, tad kaut kādā mirklī var rasties veselības problēmas, protams, ja? Un tad dažkārt mēs attopamies, man ir jāsaprot, kā tad man ir emocionāla ēšana, bet kā man citādāk to darīt ar to emociju, ja? Un protams, un tur mēs varam smelties arī no Bībeles dažādas arī pamācības. Piemēram, manuprāt, Dāvids ir brīnišķīgs piemērs, ko ar emocijām darīt, ja? Jo kaut kā es tās ievērojos, ka kristietas sievietes, viņas, piemēram, kaut kur mums ir iegājis, ka nedrīkst dusmoties, ja? Bet, ja mēs paskatāmies, Dāvids dusmojās, viņš dusmojās uz apkārtējiem, viņš dusmojās uz Dievu, viņš izrēģē šīs dusmas, un tad viņš atkal pacēla ar lūkšanām šo tā kā dvēseli, sakārtoja savas attiecības ar Dievu, bet var sakot, ko es gribu teikt, varbūt tās, kad ir ok, ka tev ir emocijas, vienkārši ir jāzina, ko ar viņām darīt. Un nav labi viņas apēst, bet tu neesi vainīga, tu vienkārši nezināji, ko citu darīt. Un tas ir ok, ka tev ir šī emocionāla ēšana, tas bijis tavs glābēji riņķis kaut kādā mirkli, bet tas var sabojāt tavu veselību. Tāpatās kā mēs, nezinu, daudz cilvēku alkoholā smeļās šo glābiņu, mēs nodzeram emocijas, mēs izsmēķējam emocijas, mēs sastimulējam sevi ar citādākām vielām, lai kaut kādu sāpi nejustu, un tāpat mēs darām arī ar ēdienu. Lūk, un bišķitiņa novirzījos no tēmas, bet Nē, ļoti brīnišķīga tēma. Paldies, ka tu iegāji tajā.
Nu, lūk, un tas, kur sievietes un arī, protams, abi divi dzīmumi, kur nav īsti veselīgi un kur mums ir jāizdomās, ir dažādi ksenoestrogēni. Ja it īpaši, ja mēs runājam par tādu sieviešu dzīvesveidu, tad ir tādas vielas, un, kas līdzīgas estrogēnam. Un tad ir tādi fitoestrogēni, kas ir labi priekš sievietes, nu, lielākoties, jo ir arī atkal dažas saslimšanas, kur šie fitoestrogēni nebūs īpaši ieteicami, bet tad ir tādi ksenoestrogēni. Un mūsdienās ir pierādīts, ka tie arī veicina dažādus krūtsvēža veidošanos un arī vīriešiem kaut hormonālus disbalansus. Un pat ietekmē dzimuma identitātes jautājumus un arī svaru un ļoti daudz ko. Un, jā, šie ksenoestrogēni ļoti daudz ir dažādos sadzīves ķīmijās, pulveros, kosmētikā, visādos krēmos un tam līdzīgi. Un par šo lietu, un, protams, arī produktos iekšā, ja, caur pesticīdiem dažādiem un plasmasas iepakojums, skārdi iepakojumos ir diezgan daudz. Ksenoestrogēni tāda milzīga grupa, tur apakšā ir ļoti daudz dažādas vielas. Ja, tas ir, es to lielo grupu šobrīd saucu, jo viņi vēl tur iedalās, nezinu, 100 variantos. Un tas ietekmē mūsu arī pārsajūtu, un tādēļ mums tiešām būtu jāpadomā, ka labāk izvēlēties stikla iepakojumus, labāk izvērties no šiem plasmas iepakojumiem. Pat ja mēs esam nopirkuši šo plasmas iepakojumā maisiņā kaut ko, atnākam mājās, ieliekam stiklā. Sievietēm un arī vīriešiem jādomā par tādu kopjošo kosmētiku, jā, ar ko dušas želēs, es nezinu, it īpaši ķermeņa krēmi, kas varbūt vairāk aktuālākas sievietēm un lūpu krāsas, jo mēs burtiski apēdam lūpu krāsu un ķermeņa krēms, vienkārši mēs ļoti daudz viņu lielu virsmu smērēm. Ja tur daudz kur uzsūkties, jo āda ir tāds, lielāks orgāns mūsu ķermenī, ja. Un tur mēs ļoti daudz smaržas arī, ja. Dabūnām arī sveces, kas man bija ļoti sāpīgs jautājums, parafīns sveces, bet visam ir labā ziņa, vienkārši mums bišķiņ gudrākiem ir jābūt un jāizvēlas, nezinu, tātad parafīns sveču vietā sojas vaska vai bišu vaska sveces, jā, smaržas, varbūt kaut kāds bišķiņ dabīgākas, tad jāizmanto aplikācijas, kur var pārbaudīt, kas tajā kosmētikas līdzeklī ir iekšā, tīpaši tad es atkārtošos lūpkrāsu ķermeņa krēmi, tīpaši svarīgi, vai tur nav tie ksenoestrogēni iekšā. Piemēram, es pati personīgi lietoju tādu Inci Beauty, ļoti tādā vienkārša aplikācija. Nu, tādas lietas, kur, protams, pasaulē nedomā par cilvēku, manuprāt. Nu, tādā ziņā, kad tiešām arvien vairāk un vairāk paliek šī ģenētiski modificētā pārtika, pesticīdi, dažādi ķīmiski savienojumi, un katrs ražotājs domā tikai par savu uzņēmumu, nevis par ilgtermiņā, kā mēs jutīsimies, kā tas uz mūsu ķermeni attieksies un tā tālāk. Ja? Peļņa ir svarīgāka par labsajūtu cilvēku. Jā, tad tāds egoisms tādā ziņā ir pārņēmis ļoti daudzās vietās. Jā, tiešām. Kas tad būtu tas, kas mums būtu ieteicams uzņemt, kādas lietas mums kā sievietēm ir īpaši, lai savu sievišķību, savu enerģijas līmeni, garstāvokli uzturētu labos hormonus, uzturētu labos rādītājos, kas mums būtu ikdienā jāuzņem?
Protams, es katrai sievietei ieteiktu pārbaudīt savu veselības stāvokli. Ja viņa nejūtas labi, tad noteikti ir jāpaskatās, kas ar vairogdziedzeri notiekās, kas jāiziet pie ginekologa regulāri, jāpaskatās lipīdu profili, šie asins rādītāji, tie visi holesterīni un vairāk, un glikos, viss šis profils, jā, nav enerģijas, visi dzels, vielmaiņa, feritīns, hemoglobīns, un tiešām reizi gadā ir jāpārliecinās, vai viss manam ķermenim pietiekās, ja? Vai nav vajadzība kaut kāda palīdzība, kaut kādus uzturbagātinājums, kaut kādas ēdienkartes izmaiņas. Bet, ja mums viss ir kārtībā, tad tas sabalansētais uzturs mūsu platuma grādos ir apmēram šāds, ka, ja mēs visu savu ēdienu salikt uz vienu lielu šķīvju dienas beigās, ja, tad 50% ir galvenokārt šiem dārzeņiem jābūt, nedaudz ogām un bišķītiņ augļi. Augļi, tā kā tur ir jāskatās arī, kas ar hormoniņiem notiekās. Bet, jā, 2 auglīši dienā, ne vairāk. Tādai parastai sievietei, kurai viss ir kārtībā. Un tad šajā produktu grupā noteikti, kā jau es minēju, jābūt šiem krustdzieždzimtas produktiem, tad visiem šiem kāpostveidīgajiem. Atkal, ja sievietei viss kārtībā ar gremošanu un vairogdziedzeri, ja ne, tad jāiet pie uzturspeciāls pakonsultēties, cik daudz viņa var šos krustdzieždzimas produktus atļauties un cik ne. Tur ir jābūt vismaz 3-4 krāsām dienā. Tas ir minimums, jā, jo katrā krāsā ir kaut kāds citādāks antioksidants, citādāka bioloģiski aktīva viela, kas ir ļoti būtiska. Tad mums krāsaini jāēd, mums ir dažādi jāēd. Un tiešām paskatāmies, tais pašos veikalu plauktos, ir tie produkti pieejami, ja? Un nepaliekam pie tāda vienveidīga uztura, kad gurķis tomāts, ja? Arī šajā produktu grupā, bet aizējam tajā pašā Rīmī veikalā, ir visādi šobrīd, kas mums ir ziema šobrīd, ja? Jau to tās pavasaris, un tas ir viss tāds nabadzīgākais dārzeņu periods, bet tik un tā mums ir kolerābītis, mums ir topinambūrs, mums ir visādas saknītes, bietes un kāļi un arī redīs saknes, mums ir kāposti, mums ir fermentētie dārziņi, skābie kāposti. Ļoti veselīgi mums šobrīd ir mikrozaļumi. Tūlīt mums pavasarī nāks visādas nātrītes ārā, tos mums smūtijos arī ir jāliek iekšā. Un es uzskatu, ka Dievs tomēr ir padomājis par mums, un visos šajos gada laikos ir atrodami produkti, lai nodrošinātu mums tomēr šo sabalansēto uzturu. Ja? Un ar tādu gudru pieeju tajā visā jāiet. Lūk, tātad 50% šie dārziņveidīgie, un tam ir jābūt kā minimums puskilogramam, ja, tātad 500 gramiem tomēr es ieteiktu. Tad apmēram 25% ir jābūt graudaugiem. Un, protams, šie procenti arī atšķirsies, ļoti radikāli viņi var atšķirties. Atkal, ja ir kaut kādas veselības problēmas, hormonāla rakstura problēmas, tad viņi dažreiz ir ļoti minimāli jālieto. Bet atkal tādai parastai sievietei 20-25% vajadzētu, bet te mēs cenšamies varbūt nelietot tos baltos visādus izstrādājumus. Baltos makaronus varbūt nē, bet tad mēs ēdam lēcu makaronus vai griķu makaronus vai, es nezinu, manai meitai ļoti garšo tādi melnie rīsu spageti, ja. Kaut ko tādu, kur ir vērtība, kur ir jēga iekšā, kad mēs apēdam, tā nav vienkārši plika kalorija, bet kad tā ir gan kalorija, gan arī ļoti daudz vērtīgas vielas priekš mūsu ķermeņa un šķiedrvielas.
Jā, un te mums tātad, kāpēc mums ir jāēd šie graudaugi, mums ir ļoti jārūpējas par savu zarnu mikrofloru. Tātad par labajām baktērijām, lai viņām būtu pārtika, ko lietot, un lai viņas izdalītu labas vielas, ja, jo kāpēc mums tās labās baktērijas ir vajadzīgas, jo viņas vairojoties un augot, viņas izdala visādas vieliņas. Un šīs vielas palīdz mūsu vielu maiņām. Viņas palīdz mums labi un veselīgi funkcionēt, tur holesterīna līmenim palīdz un mums arī vielmaiņai kā tādai, tad arī cukura vielmaiņai un nepalikt rasniem mums palīdz, ja, nu tādai arī metabolijai vielmaiņai, nu var sakot, kas, nu, kā cilvēki, nu vielmaiņa kā tāda, tas ir ļoti plašs jēdziens, bet parasti cilvēki ar vielmaiņu saprot, nu, tad dušīgs veselaids, ja, arī tai vielmaiņai, var sakot, ir vajadzīga labā mikroflora. Un tāpat tās arī mūsu domāšanai, mūsu imunitātei un mūsu hormoni arī dzen ir saistīti ar mūsu zarnu mikrofloru. Jā, tas pats estrogēns. Vai viņš labi strādās, vai mums neveidosies krūtsvēs, tas arī ir saistīts ar to, kāda būs mūsu mikroflora, tad zarniņu, kas tur rasnajā zarniņā notiksies. Un tas arī tā kā ir ļoti plaša tēma. Un tad vēl šīs šķiedros, ko ēd šīs labās baktērijas, ir, protams, arī dārzeņos, ja, ko es nepieminēju, tīpaši topinambūros, sparģeļos, odziņās, sīpolos, ķiplokos, ja, tad arī tur būs ļoti vērtīgs šīs šķiedros, ko ēd tās labās baktērijas. Nu, lūk. Un tad vēl 25% kā minimums ir nepieciešami šie olbaltumvielu saturošie produkti, kas ir gaļazīves olas, pakšaugu, rieksti, sēklas. Ja? Jā. Un, protams, tur tie procenti arī dzen atšķirsies. Ir saslimšanas, kur varbūt mazāk tās olbaltumvielas, ir saslimšanas, kur tieši otrādāk daudz vairāk viņas būs nepieciešams. Ja? Jā, bet olbaltumvielas mums arī ir ļoti, ļoti būtiskas, jo līdz ko mēs neēdīsim viņas, tā mums arī var sašķobīties, tā pati vielmaiņa, muskuļu masa kristies, imunitāte kristies un dažādas nepatikšanas veidoties, ja. Tā kā, bet no tās grupas mums ir arī jāēd īsta ēdiena, nevis dasas, cīsiņa, ja, bet īsta gaļa. Nevis zivju pirkstiņa, bet īstas zivis, ja. Un tā tālāk arī tur mums cenšamies, es atceros vienā intervijā, man ļoti, kas man intervēja, vīrietis pateica, kad viņa draugs saka tā, līdz ko uz produkta parādās svītrukots, tā sākas nepatikšanas. Un tiešām tā ir, ja, tad jācenšas lietot produktus, kas nav pārpakoti, rafinēti, iepakoti, ja, bet mēs aizējam uz tirgu, mēs nopērkam dārzeņus, mēs viņu paši pagatavojam, mēs nopērkam gaļu, mēs viņu paši pagatavojam, mēs nopērkam graudaugus, mēs viņus paši pagatavojam, ne? Un līdz ko tur ir kaut kas jau puspagatavots, tā mēs varam ieiet tādā, veselības ziņā, nepatikšanās, jā, ilgtermiņā. Atkal ir ok, ka mēs dažreiz to apēdam, jā, bet ieskaitam šos visus pusfabrikātus tomēr pie, tiem 5–10%. Tā. Un vēl viena ļoti būtiska lieta, it īpaši priekš sievietēm, mums ir vajadzīgas taukvielas. Tātad sievietes bieži vien, baidoties no kalorijām, baidoties no tā, ka viņas paliks rasnas, nēd taukvielas, nēd olīveļu, nēd, traknas zivis, piemēram, ja, vai nelieto līnsāku lēļu pie salātiem un tam līdzīgi, jo tur tiešām ir ļoti daudz kalorijas, bet bez tā mūsu ķermenis, sieviešu ķermenis nevar iztikt, ja? Un mums pat ilgtermiņā veidosies otrādāk, mēs izvairoties no
taukvielām, veselīgiem taukvielām, nevis neveselīgiem, bet veselīgiem taukvielām, mēs varam bojāt savu vielmaiņu, un tas gluži pretēji mums var tā kā salēnināt to vielmaiņu un veicināt šo lieko kilogramu uzkrāšanos. Ja? Tā kā tas nekas, ka taukvielās ir kalorijas, mums vismaz kādas 2 ēdamkarotes dienā veselīgu taukvielu ir nepieciešams. Wow. Cik Bet interesanti. tas tā ir, jā, Viktorija, tas tā ļoti īsumā. Jā, tiešām šī ir tik plaša tēma, un paldies, ka tu dalies. Man liekas, tas ir vērtīgi. Tu man noteikti esi iedvesmojusi un atvēruši tik daudz lietas, kuras jāpārcilā, jāpārdomā, jāpārmaina, jāizrevidē savā dzīvē arī personīgi. Bet jā, vēl pēdējais jautājums, pirms mēs noslēdzam. Vai ir kādi vitamīni vai uztura bagātinātāji, ko mums atsevišķi vajadzētu kā sievietēm uzņemt ikdienā? Jā, tas arī te ir ļoti individuāli. Tad atkal es pastāstīšu kopumā. Kopumā mums kā latvietēm pietrūks D vitamīns. Tas ir arī vīriešiem, protams. Un kopumā mums latviešiem jods pietrūks. Tad tās ir 2 lietas, ko mēs ar uzturu īsti tā kā nevaram līdz galam uzņemt pilnvērtīgi. Vienīgi, ja mēs varbūt spirulīnu, tādu aļģi lietojam regulāri, tad varbūt mēs to jodu varam kaut kā dabūt, bet principā pēc pētījumiem sanāk, ka apmēram, ja es nemaldos, 90% cilvēku jods pietrūkstās. Ja? Par D vitamīnu mēs zinām jau lielākā daļa, un to arī nevajag tā, ka tur pārmērīgi daudz, bet jāapskatās vienkārši asins analīzēs. Tas ir arī tas rādītājs, ko es ieteiktu reizi gadā pilnīgi noteikti nodot un paskatīties, cik daudz, kurš labāk uzsūcas, jo tā ir arī tāda individuāla padarīšana. Vienam tas labāk uzsūksies, vienam kaut kas cits labāk uzsūksies. Jo mums katri ķermeņi ļoti individuāli, bet runājot par jodu, protams, arī viņu kā uzturbagātinātāju, vispār uzturbagātinātājs kā tāds, es iesaku tomēr tādus dabīgus organiskus vai bioaktīvus lietot, tā skaitā arī jodu, bet to ar jodu sākumā ir jākonsultējas vai nu ar uzturspeciālistu vai ar endokrinologu, jo, ja tad jods principā mums ir vajadzīgs arī vielmaiņai, vairogdziedzeru darbībai, un tādēļ ļoti daudzām sievietēm uz Latvijā slims vairogdziedzeres, un tas, protams, arī ietekmē mūsu gara stāvokli, enerģijas līmeni, tā skaitā arī izskatu un tam līdzīgi, ja. Bet ja vairogdziedzeres jau ir, teiksim, tā slims, tad to jodu dažreiz nedrīkst. Tādēļ ir vajadzīgs sākumā pārbaudīt jodu, vai viss ir kārtībā, gan galveno hormoniņu, gan arī ik pa laikam, it īpaši ģimenē ir jau kaut kāda noslēdz uz vairogdziedzeru saslimšanām, arī ultrasonogrāfiski viņš ir jāpārbauda, un ne tikai galvenais hormoniņš, arī jāpaskatās, vai nav kaut kāda autoimūna procesi. Un tad izsecināt, vai to jodu vajag šeit, tad vai viņu nevajag. Un, jā, tie ir tādi 2. Un tad ir jāskatās pēc pašsajūtas, pēc simptomiem, pēc asins rādītājiem. Bieži vien es iesaku sievietēm gurķenceļu palietot, lai tādai hormonālai stabilizācijai, zivju eļu palietot. Bieži vien mūsu sievietēm dzels pietrūkstās, ja tad arī tur ir jāpēta, kāpēc viņš pietrūkst, kas ir pa vainu, meklēt arī saknīti tam visam. Tad, jā, bieži vien, ja ir kaut kādas stresa, jo vispār sieviete nav uzdizaināta lielam stresam, tas, manuprāt, ir
katrai jāsaprot, jo pie tādām ilgstoša stresa mums tas nav tāds, ik pa laikam stresiņš ir vajadzīgs tāds adrenalīns dzīvē, ja? Bet tāds ilgstošs stress bojās mūsu hormonus, vēdera aptaukošanos veicinās un visāds nepatikšanas atkal. Lai to stresu mazinātu, tad ašvaganda, tāds arī augs ir ļoti labs un man jau ļoti patīkās, kad mēs mēģinām sākumā ar tādiem dabas līdzekļiem un ar tādām uzturu bagātinātēm, kur varbūt tās viņi tādā koncentrētākā veidā ir. Un katrs ķermeni tīpaši tagad varbūt pavasarī jāpalutina ar kaut kādu bišu maizi vai ar to pašu spirulīnu man pieminēto. Bet tas ir arī tā kā simptomātiski jāskatās, bet uzturu bagātinātāji tā ir tāda ļoti arī plaša tēma. Un tomēr katram es ieteiktu objektīvi skatīties uz savām uz asinsainu un tad izvērtēt, ko tev tur vajadzēs un ko tev nevajadzēs. Brīnišķīgi. Jā, man vēl viens jautājums radās matu veselībai. Ko tu ieteiktu sievietēm, lai mati tiešām augtu un būtu veselīgi? Jā, tad mati, pirmām kārtām ļoti daudz tur ir ģenētiskā lieta, ja, tad mums šī matu struktūra kaut kādā ziņā, ir diezgan iedzimtības faktors, bet vēl, ja ir problēmas ar matu veselību, tad pirmām kārtām jāpaskatās, kas ir ar vairogdziedzeri. Un atkal, mums vairogdziedzeri visi šie rādītāji varbūt pat normā gandrīz, bet tā ir tāda, norma bieži vien ir abstrakts jēdziens. Var jau just, var sakot, es varbūt tās nesaukšu, bet labi pasaukšu. Piemēram, lai sieviete labi justos, tam galvenajam hormoniņam, tas ir tas TSH, varbūt tās, ko ģimenes ārsts diezgan regulāri liek nodot, viņam jābūt ap 2, līdz ko viņš jau tur būs 1, 0,8. Sieviete nekad īsti labi nejūtas. Un ja tas rādītājs jau nedaudz noslīdējis, mēs jau varam kaut ko darīt lietas labā. Un atkal katra sieviete ļoti unikāla. Viena ļoti ātri jutīs tās izmaiņas, un viņai jau mati kritīs ārā pie 0,8, un viņa ļoti nogurusi jutīsies, un viņai pat sirds ritma traucējumi, kaut kāds panikas lēkmes var pat rasties un tā tālāk. Un vienai tikai jau tur, kad 0,4 jau, piemēram. Tad, tur ir jāskatās, vai nevajag selēnu, cinku gadienā palietot un B grupas vitamīnīs, kas ar dzelzi, noteikti dzelzs bieži vien arī dzelzs trūkums matu izkrišanu veicinās. Protams, aiziet arī pie dermatologa vai matu speciālista, paskatīties, vai nav kaut kāda sēnīte vai kas tur ar matu sīpoliņiem notiek. Dažreiz tas vienkārši ir stress, ka mēs saspringstam, mums asinsrite rit tik labi šajos mazajos asinsvados, tieši galvā un vienkārši varbūt masāžu jāaiziet, jāpalutina sev ar masāžu. Tādas lietas tur arī no visām pusēm arī var skatīties. Bet jāmeklē, ja tu ar kaut ko neesi apmierināts, ar kaut kādu simptomu, ir jāpārbauda, jāparakājas, vai kaut ko es nevaru šajā lietā darīt citādāk, vai es nevaru kaut kā sev palīdzēt. Un, varbūt neapmierināties, tā kā neko nevar darīt, vienkārši es tāda esmu. Bet varbūt nē, varbūt nē. Jā, tiešām paldies tev milzīgs, Gita, ka tu tik brīnišķīgi un tik bagātīgi iepazīstināji mūs ar tik vērtīgu tēmu. Paldies, ka tiešām pievienojies šo sarunu, lai Dievs svētī tevi, tavu ģimeni un arī tavu karjeru, visas lietiņas, ar ko tu nodarbojies ikdienā, lai Dievs tiešām pavairo un atspirdzina tevi visos ceļos. Tā kā, es ceru, ka šis bija par vērtību tiešām mūsu klausītājām. Esiet svētīts un tad tiekamies nākamajā reizē. Jā, paldies tev, Viktorija, arī, ka uzaicināji. Un
Esam sievišķīgas, meklēt savu aicinājumu, savu identitāti Dievā. Tas ir tāds mans novēlējums jums. Tu klausies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.